Mans vārds ir Gunita Lakazīņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 57. rubrikas darīt ir radīt jauniešiem nav serijā. Un šoreiz es gribu parunāt par permakultūru. Man no bērnības šausmīgi nepatīk ravēt nezāles, un tas darbiņš man līdz šim pat brīdim ļoti nepatīk. Tāpēc es biju ļoti priecīga pirms vairākiem gadiem atklāt tādu permakultūru. Es nezinu, neatradu fikso, ko nozīmē perma, bet es to saucu par sliņķu kultūru, jo tas nozīmē, ka var ļoti labā veidā tikt galā ar nezālēm. Proti es brīvdienās sastādīju tomātus, te var redzēt, un permakultūra nozīmē to, ka es gan stādot bedrītē ieliku pļautu zāli, gan sastādot apkārt saliku. Tad šeit jūs varat redzēt, katram tomātu stādiņam ir apkārt salikta pļauta zāle. Šobrīd man nebija biezā slānī, ko salikt, jāiet vēl pļaut, lai būtu ko papildināt, bet principā saliek stādiem apkārt pļauto zāli, diezgan biezi, un tad nezāles aug daudz mazāk, daudz retāk. Otrs pluss ir laistīšana, var notikt daudz retāk, un nevajag tik daudz, zemīt nežost. Un trešais, ko es šodien uzzināju no draudzenes atsūtītā rakstā, ka šī pļautā zāle, saliekot biezā slānī siltumnīcā, arī tagad šajos mainīgajos laikapstākļos, kad pa naktīm vēl ir ļoti augsts, un no rītiem arī tāds dzesters, un pa dienu savukārt uzsils. Tagad saulīte ir uzsiluši 50 grādi, bet durvis ir ciet. Tad tas arī palīdz tai zemītē neatzist un silda gaisu, tādā veidā pasargājot stādus no salnām. Tieši tāpat es esmu sastādījusi podiņos zemenes, redz, ku jau pirmās odziņas redzamas. Tāpat saliku apkārt riņķī pļautu zāli, lai gan neizžos tie podiņi tik dikti, gan lai neaug nezāles. Ja jums arī nepatīk labot, bet ravēt, pamēģiniet, un tiekamies nākamreiz. Čau, čau!